Pat labi, mēs atrodamies Biķernieku trasē, un sestdien te bija pilns ar cilvēkiem, notika autošovs. Kas tas īsti bija par pasākumu? Tas bija Street Race Party 2007. Tas ir pasākums, kas jau, es domāju, lielai daļai cilvēku, kas seko līdzi varbūt auto aktivitātēm Latvijā, ir zināms, jo viņš notiek jau no 2002. gada. Pasākums sākās mums varbūt pašos, teiksim, drag race ēras un tur visu šito te auto dulo jauniešu aktivitāšu pirmsākumu posmā, kas ir, teiksim, 90. gada beigas, 2000. gada sākums, ja, kad arī varbūt sākās viss trakums pa ielām, cilvēki pie lidostām, uz šosejām, pūļos, vācās kopā, baros un tā tālāk, radīja reāls draudus satiksmes drošībai un arī bija, arī tai skaitā arī mums bija upuri, kas zināmā mērā diezgan spēcīgi arī traucēja vispār sabiedrībai. Un varbūt mūsu uzdevums bija tāds, ka mēs paši arī esam beigie tādi patrioti, ja, varbūt to visu kaut kādā formātā apkopot tādā drošā veidā, visu to organizāciju. Ja. Respektīvi, Street Race Party pasākums pamatā nebija tīrais drag race, kā ar autosacīkšu varbūt viena no disciplīnām, ja, bet vairāk tagad tāds festivāls, tāpēc arī nosaukums bija Street Race Party. Viņš neietver sevī tikai drag race vai tikai, driftu vai teiksim, autošoseju vai tur vēl kaut kādas disciplīnas, ja, bet tas ir vienkārši pilnais nosaukums, tā kā cilvēkiem, kas sezonas beigās no visādām, visdažādāko, teiksim, autodisciplīnu mīļotāji var sakopot visus savus domas vienā vietā vakarā un patusēties tā kā tā, apmēram, ja. Un pamatā tas bija jādomāts arī tam, lai, teiksim, visas tās sajūtas un asociācijas, ko cilvēki saņem, to adrenalīnu, ko viņi dabūja mūkot no mentiem uz ielām vai vēl kaut kādā veidā izpaužoties, teiksim, nelegāli, ja. Mēs to visu centāmies panākt šeit ar legālos apstākļos. Automobiļu federācijas licencēta tiesnešu palīdzību, ja, ar dažādiem šoviem. Vienkārši tā, ka, ja gribās cilvēkiem uz ielām kaut ko dedzināt vai mūkt kaut kur projām, teiksim, no policijas vai tumsā kaut kur slēpties krūmos, ja, tad šeit bija tā iespēja to visu darīt. Bija gan uguņi, gan moči, gan riepu silināšana, gan mašīnu daudzīšana un tā tālāk un tā tālāk. Un tā tas notiek jau katru gadu. Jā, nošķils līdz galam, tā pareizi. Nē, ja jūs redzat kaut kur uz ielas, Jānku, uzmanieties. Piedalās jaunieši no Baltijas valstīm. Pārsvarā tie ir, uz mūsu pasākumu pārsvarā tie lielākoties tam arī latvieši. Mēs speciāli nestērājam pie speciāli sportistu piesaistes, bet vairāk pie tiem cilvēkiem, kas tiešām ir, kuriem ir vēlēšanās, vienkārši sevi izpaust kaut kādā veidā, jā. Un arī tā skaitā, protams, arī profesionāli sportisti tieši drag race'ā. Tradīcijas sākās ar to, ka tas viss bija pirmajos gados 3. gadā. Mēs sākām organizēt pasākumus tieši tajā dūluma periodā, kad viss bija plašāks mēdījos par to, kad ir šī armija uz ielām un tā tālāk. Mēs sākām taisīt 3 pasākumus gadā, pavasarī, vasarā un rudenī. Un tad pēc 2 gadiem bija tā, ka vienkārši mēs tīri fiziski jutām, ka mēs 3 tādus mērogu pasākumus nepavēlkam reāli. Tas ir vairāk jātaisa kā gada pasākums, un tad sākot ar 2004. gadu, tas sākās tīri kā gada pasākums. Davai! Bet ir pātrinājums no tiem ugunsdzēšamajiem. Labi, viņš nesturēja. Labi, dūmi! Autosacīgs, aktīvā atpūta, kartinga īra šeit patās.
cilvēkiem, kas vēlās braukt pa sniegu, teiksim, jā, ziemā ir speciāli sagatavota trase ar traktoriem. Mums ir izlīdzināts sniegs, kur var braukt pa lielo trasi, jā, kas īstenībā Latvijā ir vienīgā vieta, kur kaut ko tādu var darīt, jā, arī ar visiem tiesnešiem, teiksim, trases malā, kas nodrošina drošību un tā tālāk, jā. Un slēpju nomu, distanču slēpošana, jā. Pēc kādiem kritērijiem būtu, teiksim, jāatšķir šīs kartingu trases? Kas ir tas svarīgākais, kas ir vajadzīgs, lai labi brauktu ar kartingu? Mēs esam mazliet atšķirīgi no pārējiem kartingu hallēm, vai tās halles un vietas nemaz nav tik daudz, jā, šobrīd īstenībā, bet jebkurā gadījumā, ja ir jāatšķirās, tad es varu pieminēt to, ka mums tie kartingi laikam ir tie ātrākie tomēr. Un tas, kas te ir tas pozitīvais, kas, manuprāt, nav hallēs, jā, tas, ka te ir, te nav vienkārši, teiksim, noslīpēts betons, kuram malās ir, teiksim, riepas, pa kur tev ir jāizbrauc kaut kādā čūskiņā vai kaut kā tam līdzīgi. Te ir reāli, te ir betona borģūriņa, noslīd no trases zālīti, jā, pa kuru tu tur var aizslīdēt kaut kur, jā, var uzlīt lietus, var būt visādas situācijas, teiksim, kas ir ļoti tūlas sacīstēm, jā, kas ir, reāli sportā. Vilnis Andersons ar Aldīti. 28. numuru sarkanā grāmatā.